Tad, kad es apzinājos, ka mana nabadzība un mans trūkums manā dzīvē ir tāpēc, ka man ir nabadzīgā cilvēka domāšana, kura man bija iehipnotizēta, tad pamazām manī parādījās cerība un zināšanas un izpratne par to, kā to visu izmainīt. Bet pirmais posms man vajadzēja to godīgi apzināties un ieraudzīt un atzīt sev, ka tas vienkārši tā ir, kad es esmu nabadzīgajā domāšanā. Un tanī brīdī, kad es to sāku apzināties, man pilnīgi kļuva interesanti apgūt, kā tad šīs pārliecības ir manī nokļuvušas, kāds ir mehānisms, kāda ir konkrēta secība, kādā veidā šīs pārliecības manī nokļuva, līdz es viņas pieņēmu sevī un viņām noticēju. Un tāpēc es sāku apgūt hipnozi padziļinātā formā. Ar hipnozes palīdzību izmainīju pārliecības, kļuvu turīgs. Ar hipnozes palīdzību palīdzu citiem cilvēkiem kļūt turīgiem. Esam ar Kristīnu izveidojuši online akadēmiju ekspertiem, un šī gada augustā būs pieejams pirmais, šogad vienīgais hipnozes 4 dienu klātienes kurs netālu no Tērvetes, kurā varēs piedalīties cilvēki, kuri vēlas uzzināt, kā izmainīt pamatā cilvēka uztveri, pārliecību un padarīt viņu par turīgu.